10 no 13 pierobežas skolām Latgalē neatbilst Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem kritērijiem un neuzņem nepieciešamo skolēnu skaitu vidusskolas posmā. Un saskaņā ar jaunāko Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu pierobežu skolās skolēnu skaitu vidusskolas posmā varētu samazināt no 60 uz 45 skolēniem. Augšdaugavas reģionā ministrijas prasībām neatbilst Zemgales un Salienas vidusskola. Preļu novadā šiem kritērijiem neatbilst viena no 3 vidusskolām – Aglonas vidusskola. Tāpat tika piedāvāts samazināt prasību par minimālo skolēnu skaitu pieejamības skolām, tas ir izglītības iestādēm, kas atrodas pierobežā. Sarunas ar pašvaldībām par pieejamības skolu sarakstu šobrīd ir tuvu noslēgumam. Pieejamības skolu status var tikt piešķirts 21 izglītības iestādei. Daugavpilī turpinās pašvaldības pilsētas skvēru un parku labiekārtošanas programmas īstenošana. Viens no projektiem ir cietokšņa darba atjaunošana, un rekonstrukcijas darbi jau ir sākušies. Tāpat pašvaldība iecerējusi izveidot parka zonu Jaunbūves un Ķīmiku mikrorajonu robežojuma apkaimē. Finansējums šiem mērķiem ir saņemts, taču pašvaldība joprojām nevar sākt īstenot projektu. Iemesls ir uzvarētāja neesamība iepirkuma procedūrā. Šobrīd notiek iepirkuma procedūra, un diemžēl ne pirmo reizi, tādēļ, ka netiek pareizi aizpildīti dokumenti, un domāju, ka tuvākā jau kāda mēneša laikā būs zināmi pirmie provizorisko rezultāti. Avotiņu parka rekonstrukcijas projekts paredz parka zonas izveidi un autostāvvietas izbūvi, kas atradīsies Valkas ielā 58. Jau iepirkuma procedūra beidzas, gaidām līgumu, noslēgsim. Kas attiecas uz Avotiņu parku, tas būs vairāk nekā 64 000 kvadrātmetru plašs. Tur tiks izbūvēti pastaigu celiņi, veloceliņi, uzstādīti soliņi un gruškastes, izbūvēts ielu apgaismojums un video novērošanas sistēma. Būs arī bērnu rotaļu laukumiņš, kā arī dzeramā ūdens krāns. Ceturtdienas rīts iesākās ar ziņu. Sociālajos tīklos parādījās sludinājums par it kā ļoti izdevīgu Daugavpils satiksmes akciju, kurā kļūstot par tās dalībnieku var iegādāties 6 mēnešu braukšanas biļeti tikai par 2,35 eiro. Šī bezprecedenta dāsnuma izsola it kā tiek rīkota uzņēmuma 34. dzimšanas dienas gadadienas svinību ietvaros. Lai to iegādātos, jāveic maksājums internetbankā, norādot savus datus. Tātad tas viss ir krāpnieku darbības rezultāts, kuri nolēma izmantot viena no vecākajiem pilsētas uzņēmumiem nosaukumu, lai kārtējo reizi aplaupītu pilsētas iedzīvotājus. Cienījamie pilsētas iedzīvotāji, esiet uzmanīgi. Šobrīd darbojās kārtējie krāpnieki, kas šobrīd ir vērsuši savu uzmanību arī uz Sijā Daugavpils satiksmi. Es atgādinu. Daugavpils satiksme neko nepārdod internetā. Visu patieso informāciju jūs varat iegūt apmeklējot mūsu mājaslapu. Esiet uzmanīgi! Lai pasargātu sevi no krāpnieku slazdiem, jums rūpīgi jāpārbauda informācija un jāievēro šie drošības padomi, kas palīdzēs atšķirt oficiālu ziņojumu no krāpniecības. Vienīgais reālais uzņēmuma profils sociālajā tīklā Facebook ir Daugavpils satiksme, nevis sabiedriskais transports Daugavpils, kā šajā viltus ierakstā vai jebkurā citā. Pārbaudiet lapu, kurā tiek publicēts paziņojums. Ja redzat aizdomīgu sludinājumu, pārliecinieties, vai lapa ir droša un pieder uzņēmumam. Viens no galvenajiem rādītājiem – abonentu trūkums un konta aktivitāte. Ja redzat aizdomīgu saiti, nespiediet uz tās. Ja rodas šaubas par publikāciju vai piedāvājumu, lūdzam informāciju pārbaudīt uzņēmuma mājaslapā satiksme.daugavpils.lv vai zvanot pa tālruni 299 09 292 vai rakstot ēpastu info@dsatiksme.lv. Jau šo piektdienu no 5 vakarā līdz 9 vakarā Daugavpils Universitātē Parādes ielā notiks tradicionālā zinātnieku nakts. Šogad devīze ir iepazīsti savu zinātnieku. Apmeklētājiem virzoties labirintā būs iespēja piedalīties diskusijās, viktorīnās, eksperimentos, dažādā radošumā, ieskatīties zinātnieku ikdienā un ielūkoties zinātnes laboratorijās. Lielākoties zinātnieku nakts dalībnieki tiks aicināti apmeklēt vairākas stacijas.
Piemēram, uz kultūras podiuma varēs iejusties mūzikas un mākslas pasaulē. Ūdensceļa stacija palīdzēs jums ieskatīties zemūdens valstībā. Savukārt pieturā ģenētikas līkloči var atklāt ģenētikas noslēpumus laboratorijā. Zinātnieku nakts visās Eiropas Savienības valstīs tiek rīkota katru gadu septembra pēdējā piektdienā, lai aizraujošā veidā runātu par zinātnes sasniegumiem un ikvienam dotu iespēju ieskatīties noslēpumos, kas slēpjas aiz zinātnisko laboratoriju darba. Noziegumi saistīti ar kontrabandu tiek atklāti un prece konfiscēta, taču pagaidām nav izdevies apturēt kontrabandas cigarešu plūsmu. 24. septembrī Daugavpilskrāvas stacijā valsts ieņēmumu dienesta Latgales reģiona pārvaldes muitas pārvaldes darbinieki veica padziļinātu pārbaudi vilciena vagonam, kas piegādāja piena pulvera kravu no Baltkrievijas. Izrādījās, ka ar papīra maisiņiem ar piena pulveri bija paslēpti caurspīdīgā plasmasas plēvē ietīti cigarešu iepakojumi. Kopumā izņemti 80 000 cigaretes, tas ir 4000 cigarešu paciņas, NZ Gold ar Baltkrievijas Republikas akcīzes nodokļa markām. Savukārt iepriekš 22. septembrī Indres muitas kontroles punktā kinologs ar dienestu suni pārbaudīja kravas vilcienu no Baltkrievijas un vienā no automašīnām atrada slēpni 60 000 cigarešu, 3000 paciņas NZ Gold ar Baltkrievijas akcīzes markām. Savukārt 19. septembrī Daugavpilskrāvas stacijā, veicot no Indres muitas kontroles punkta novirzīta konteinera padziļinātu pārbaudi, piena pulvera kravā tika atrastas kontrabandas cigarešu paciņas 50 160 cigarešu, jeb 2508 paciņas NZ Gold ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām. Kopējā valsts budžetā nepietiekami iemaksāto nodokļu summa par atklātajām cigaretēm ir aptuveni 44 000 eiro. Visos gadījumos lietas materiāli nodoti valsts ieņēmuma dienesta nodokļu un muitas policijas pārvaldei lēmumu pieņemšanai par kriminālu procesa sākšanu.